Volvo XC90 ir zviedru automašīnu klasika. To jau vairāk nekā 10 gadus ražo Zviedrijā, un tā tas turpināsies arī uz priekšu. Un šodien mēs brauksim ar jaunāko XC90 modeli. Šī ir jau otrā Volvo XC90 modernizācija kopš 2015. gada, kad Volvo vispār sāka ražot otrās paaudzes modeli. 10 gados vairāk kārt mainījusies visa dzinēja gamma, komforta un drošības aprīkojums, taču automašīnas aprises joprojām ir ļoti atpazīstamas. Kā ierasts, arī šoreiz ārējās izmaiņas galvenokārt skārušas radiatoru resti, priekšējo bamperi un visu optiku, respektīvi lukturs. Jaunā XC90 priekšpuses dizains patiešām ir mazliet gaumas lieta, it sevišķi radiatoru resti ar to šokolādes kastes zīmējumu. Taču jāpatur prātā, ka automašīnas dizains pēdējā brīdī tika piekorģēts, lai tas izskatītos līdzīgāks jaunajam elektriskajam flagmanim EX90. Un tāpat kā elektromobīlim, arī šim auto kaut kur sānos ir mazas durtiņas, kurās mēs varam ielikt uzlādes štepseli. Aizvadītā gada martā Volvo rūpnīca Torslandā pameta pēdējais XC90 ar dīzeli, kas vienlaikus bija arī pēdējais Volvo automobīlis vispār ar kompresiju aizdedzes dzinēju. Turpmāk lielais zviedru SUV būs pieejams tikai kā daļējs vai lādējams benzīna hibrīds, kā šis. Volvo automašīnu interjeri man vienmēr ir saistījuši ar to, ka tie ir vienlaikus kvalitatīvi un tādi ļoti omulīgi. Un arī šis ir tieši tāds pats. Patiesībā iekšpusē jaunais XC90 nav daudz mainījies un arī daudz neatšķirs no iepriekšējā. Varbūt šis ekrāns ir pamanāmākā jaunā lieta, bet iedarbināšana notiek ar šo pagriežamo kloķīti. Tā kā mēs esam plug-in hibrīdā, nekas nerūc un nekas cits arī nenotiek. Automašīna vienkārši saka, ka ir gatava braukt. Pirms braukšanas vienmēr nepieciešams noregulēt sēdpozīciju. Cik sarežģīti gan tas varētu būt? Atcerēsimies, ka elektriskajā Volvo flagmanī EX90 visas regulēšanas notiek caur ekrānu, kurš tur, protams, ir arī lielāks. Un es drusku tā kā baidījos, ka arī jaunajā XC90 būs kaut kas līdzīgs. Nē, te viss ir pa vecam. Stūra vispār regulējas ar roku mehāniski, nav nekādas elektriskas piedziņas. Uzreiz salikām, un varam braukt. Spoguļu regulēšana arī te tas mazais mīļais puļķītis, kur mēs pazīstam jau, gadus 12. Tā kā tādā ziņā tā automašīna arī ir tāda patīkam pievilcīga. 11 colu monitoram īsti nav pieticis vietas starp ventilācijas lūkām, tāpēc tas piestiprināts it kā virs paneļa. Paskatīsimies, kas tad dzīvo tajā jaunajā monitorā pa vidu. Tas, ko mēs neredzam, ir ātrāks procesors un Google lietotne. Līdz ar to te viss mums ir mazliet pakārtots Google'ām. Bet tajā pašā laikā, kā var redzēt, mums ir arī Spotify un Apple CarPlay un viss pārējais. Ko tad mēs vēl te varam atrast? Navigāciju, dažādus iestatījumus un izvērstu skaņas procesoru Bowers & Wilkins audio sistēmai. Šim Volvo XC90 ir eleganta kristāla pārnes un kārbas svira. Kārba, protams, ir automātiska, taču nekur nemana norādes uz manuālām vadības iespējām. Izrādās, ka šis Volvo visu dara pats. Tātad mums ir hibrīda režīms, mums ir jaudus režīms, uzreiz ieslēdzās arī motors, kurš nav nekāds mazais. Mums ir pure režīms, tātad tas varētu būt tikai elektrībai. Offroads, ja nu gadījumā vai kaut kur uzbrauk kādā kāpā, vai varbūt kādreiz mums, piemēram, uzsniks sniegs. Izskatās, ka mēs arī pacēlāmies gaisā. Pareizi! Par 2000 eiro jaunajam XC90 var dabūt arī pneumo piekari. Tas arī lieliski. Un visbeidzot mums ir režīms AVD. Tas nozīmē, ka tad gan abas asis visu laiku ir darbībā. Pavaroties uz augšu redzams ne tikai panorāmas jumts, bet arī dārga griestu apdare. Jā, šis man patīk. Šis ir tāds kārtīgs, grezns, labs Volvo. Un, kas ir svarīgi, tas ir liels. Sēdeklis ir 3 daļās, bīdās droši vien atsevišķi, jā. Automašīna var būt arī 7-vietīga, ja mēs runājam par modeli kā tādu, un ja arī nav, tas bagāžnieks tur ir vienkārši milzīgs. Kā jau pienāks prēmijuma automašīnā, lādējamais hibrīds ir ne tikai par elektrisku braukšanu un zemiem UVT maksājumiem. Stāsts ir arī par jaudu, un šajā automašīnā maksimālā jauda ir pār pa 450 zirgspēkiem, un, ieminot grīdā, to ļoti labi var manīt.
Volvo saka, ka T8 ar pilnu bateriju var 70 km nobraukt tikai ar elektrību. Pamēģināsim braukt tikai ar elektrību. Mums rāda vēl 23 km elektriskās sniedzamības, diezgan esam to bateriju jau patērējušies, ieslēdz režīmu Pure, tīrība, un mēs tagad braucam tikai un vienīgi ar strāvu. Pilnā hibrīda režīmā degvielas patēriņš patiešām ir niecīgs. Tā kā XC90 ripo maigi un klusi, benzīna dzinēja ieslēgšanos gluži neviļus, gribas pieļaut pēc iespējas retāk. Skaņas izolācija arī līmenī, lai gan logi ir parastie, nav dubultie. Šis Volvo XC90 ir viens no greznākajiem un kopā ar ekstrām maksā virs 100 000 eiro. Demonstrācijas auto gan ir novērtēts uz 82 000. Taču labā ziņa ir tāda, ka ļoti glītu Volvo XC90, starp citu tāds demo auto arī ir pieejams, var iegādāties jau sākot ar 70 000 eiro. Jā, tas nebūs lādējamais hibrīds un tam jūs līdzmaksājumu nedabūsiet, tomēr 70 000 mūsdienās par lielu prēmiju apvidus automašīnu, laikam ir ļoti pieņemams maksājums. Viena no ekskluzīvākajām izklaidēm mašīnā ir jau pieminētā 15 kanālu skaņas iekārta ar 19 skaļruņiem. Paklausīsimies, kā tad skan tas Bowers & Wilkins jaunai XC90. Nerunā, nemīlās. Ir līmenis, koncertzāle, priekšā telpiskā skaņa pa visu salonu, kas tad mums te ir? Un džēza klubiņš tāds mīkstiņš tāds, tiem, kam patīk nevis tā asā skaņa, amerikāniskā, bet tāda mīkstā. Ļoti patīkams automobīls ir tas jaunais Volvo XC90. Jā, es zinu, patiesībā tas ir facelifts, tātad modernizācija, taču mēs jau esam pieredzējuši, ka dažreiz tieši modernizētie automobīļi izrādās pat spējīgāk par pilnīgi jauniem modeļiem, un šis noteikti ir tas gadījums. Jā, dīzeļa arī vairs nav, bet gan mēs bez tā iztiksim, jo šīs divas benzīna versijas ļoti labi aizpild to pieprasījumu. Turklāt pērkot šādu automašīnu, var dabūt arī eki līdzmaksājumu.